Tu droši vien esi dzirdējusi visus iespējamos stāstus par to, kā kāds kļuva bagāts. Students, kas pamet universitāti un kļuva par miljonāru, pusaudzis, kas sāka nodarboties ar kaut kādu dropshippingu no mammas pagraba un tagad vada 10 miljoniem vērtu biznesu. Influencer, kura ar vienu veiksmīgu video ieguva 10 000 sekotāju. Bet kā būtu, ja es tev teiktu, ka ir stāsts, kas atšķiras no visiem tiem? Krieva meitene, bez mammas, bez vecākiem, kas uzauga kopā ar Omi, kuru dzīvoja no pensijas un strādāja par apkopēju. Meitene, kurai jau no 1. klases bija sevi jāpierāda, jo viņa netika pieņemta. Meitene, kas studēja, strādāja 2 darbos paralēli līdz izdegšanai. Un pēc tam uzbūvēja 6 ciparu biznesu, strādājot mazāk nekā jebkad. Tev nav vajadzīgi bagāti vecāki, tev nav vajadzīgs bagāts vīrs, tev nav vajadzīgs universitātes diploms pareizajā jomā, tev pat nav jābūt dzimušai īstajā valstī vai īstajā ģimenē. Tev vienkārši vajag pieņemt lēmumu, ka tava nākotne sākas šeit un tagad, un nedefinēt sevi ar visiem apstākļiem, kas ar tevi notika pagātnē. Es tev pastāstīšu, kā es nonācu no mazas nedrošas meitenes, bārenes, līdz sievietei, kas būvē 6 ciparu biznesu un palīdz 100 sieviešu darīt to pašu. Šis nav tikai mans stāsts, šis ir paraugs, ko jebkura sieviete var paņemt un izmantot, lai radītu to dzīvi un biznesu, kuru viņa patiesi vēlas un spēlētu pēc saviem noteikumiem. Lai saprastu, kā es šeit nokļuvu, mums ir jāatgriežas pie paša sākuma. Man nebija vecāku. Mana māma nomira, kad man bija 6 gadi. Esmu krievu tautības, un jau no 1. klases man bija sevi jāpierāda, jo es burtiski netiku pieņemta. Dēļ valodas un dēļ arī sava izskata. Es biju visgarākā klasē, no visām citām klasēm, A, B, C un D. Man nebija priekšā arī neviena piemēra par to, kā pelnīt, kā veidot savu biznesu. Un savā dzimtā es esmu pirmā, kas pelna tik daudz naudas un ir iegūsi augstāko izglītību. Es uzaugu ar Omi, un mēs iztikām reāli no viņas pensijas. Viņa paralēli strādāja par apkopēju, sētnieci, auklīti, un tiklīdz es paaugos kaut kur ap 11, 12 gadiem, es sāku strādāt. Es sāku palīdzēt Omei uzkopt telpas, uzkopt ielas. Es jau no bērnības sapratu, ka viss, ko vēlos, man būs jāsasniedz pašai, taču tas, ko es iemācījos, bija reāli smagi strādāt, nevis pelnīt naudu. Es pieņēmu par patiesību, ka nauda nāk grūti un smagi strādājot. Mani pieradināja pie darbiem, par kuriem reāli maksā maz. Pusauģu gados es ļoti daudz paralēli darbam arī tusējos, un apkārtēji bieži vien prognozēja un pareģoja, ka man reāli nākotne nebūs daudzsološa. Daudz teica, ka es aiziešu mātes pēdās, un, lai jūs zinātu, viņa nomira no narkotiku pārdozēšanas, kas, protams, nedod man, kā viņas meitai, to labāko reputāciju. Bet es ne tikai neatkārtoju viņas ceļu, es izkāpu ārā arī no citu uzliktajiem scenārijiem. Es mācījos un strādāju paralēli 2 darbos līdz pat 24 gadu vecumam. Par administratoru golfa klubā un par asistenti būvniecības uzņēmumā. Tur es iemācījos organizēt savu ikdienu un esot starp jauniem cilvēkiem, protams, ka es pirmo reizi ieraudzīju, ka dzīvi var dzīvot pilnīgi citādi, pilnīgi savādāk un naudu var pelnīt vairāk. Kad priekšnieks man iedeva noklausīties Brian Tracy audio grāmatu par pārdošanas psiholoģiju, es sapratu, ka naudas pelnīšana ir prasme. Un tā ir komunikācijas prasme, tā ir komunikācijas māksla, un es sāku viņu apgūt. Man tika iedota mašīna darba vajadzībām, un tā kļuva par manu universitāti uz riteņiem. Es klausījos audio grāmatas par pārdošanu, par domāšanu, psiholoģiju, personības izaugsmi, un es to visu darīju, lai kļūtu par labāko darbinieci, un es arī kļuvu. Taču es strādāju tik daudz priekš kāda cita, ka es izdegu. Un, protams, beigās es paliku bez darba, jo es vienkārši nebiju spējīga strādāt. Tajā brīdī es arī aizgāju no toksiskām attiecībām, izpirku mašīnu par pēdējo naudu no uzņēmuma, kas it kā bija stulbākais lēmums, bet patiesībā tajā mašīnā es turpināju klausīties maksas lekcijas, podkastus. Es baroju savu prātu ar
dažādu informāciju, kas man palīdzēja justies labāk. Un tajā laikā es gāju intensīvi uz sporta zāli. Es cēlos 5, es dzīvoju ārpus Rīgas. Pa ceļam uz zāli es klausījos audio grāmatas, kas katru reizi man deva kaut kādu jaunu foršu insightu. Ļoti daudz informācijas es ņēmu bez maksas. Arī sporta zālē, kardio nodarbībās, uz celiņa es klausījos dažādus podkastus, kas man palīdzēja saskatīt, kas vēl man ir iespējams, mainīt savu domāšanu, jo es sapratu, ka es nevēlos būt tur, kur es esmu, bet kā pa jaunam es vēl nezinu. Un tajā brīdī es arī aktīvi meklēju darbu. Es sapratu, ka man ir jāstrādā, bet es nevarēju saprast, ko vēl es varu. Es pieteicos uz jebkuru darbu un atradu amatu par pārdošanas centra vadītāju, kuras pelnīja apmēram 1200 eiro mēnesī. Iegūtu tur ļoti labus rezultātus, bet arī tur es izdegu un diezgan ātri atkal kļuvu par bezdarbnieci. Es izlēmu pabeigt universitāti tālmācībā, kur bija priekšmets coachings, kurā es reāli iemīlējos un ātri sapratu, ka es gribu apgūt šo profesiju. Diezgan ātri es atradu arī mentoru, jo es kaut ko gribu, es atrodu visas iespējas. Un sāku mācīties. Sākumā es maksāju par daļām, es nevarēju to atļauties, un, protams, ka man bija ļoti, ļoti grūti. Coach man teica, ja tu gribi būt šajā profesijā veiksmīga, un tā bija mūsu pirmā sesija, viņa teica, Diana, tev ir jāiemācās sevi pārdot. Coachus darbā nealgo. Tev ir jāapgūst pārdošanas prasmes, un tev ir jābūvē personīgais zīmols. Un tas bija vēl 2018. vai 19. gadā. Un, protams, ka tad man bija ļoti bail. Man bija 180 sekotāji. Es ļoti baidījos vispār izteikt savu viedokli Instagramā, kur nu vēl vispār dzīvē, bet es sapratu, ka man nav izvēles. Ja es gribu būt šajā profesijā, man nav citu variantu. Man nebija skaidrības, kā nodot cilvēkiem to, kas palīdzēja man. Un video filmēšana vispār likās kaut kas neiespējams, lai es filmētos no profesionālu kameru, nē. Un pavisam netīšām tajā laikā, mācoties coachingu, es ieraudzīju vienu online produktu. Man likās, līdz tam brīdim, ka online produktus var veidot tikai ar profesionālām kamerām, profesionāliem mikrofoniem, un kā man vispār tas ir iespējams. Ne man ir pieredzes, ne es jūtos pārliecināta, bet es ieraudzīju to produktu, kurš maksāja 25 eiro, un viņš notika WhatsAppā, audio ziņu veidā. Un tas vienkārši man uzspridzināja smadzenes. Tajā brīdī es sapratu, ka sieviete, kas pārdod šo online produktu 2 nedēļas par 25 eiro, ka viņa nopelna 2 vairāk nekā es strādājot 9 līdz 5. Un man ar to pietika, lai es sāktu kustēties tajā virzienā. Bet tad bija cita problēma. Es sapratu, ka pārdošanu tieši online es nesaprotu vispār. Un es investēju pēdējos iekrājumus apmācībās par sociālo tīklu pārvaldīšanu, pārdošanu, mārketingu. Un pēc pāris mēnešiem es radīju savu pirmo online produktu un nopelnīju pirmos 500 eiro. Es tajā laikā veidoju ļoti daudz bezmaksas izaicinājumus, lai iegūtu cilvēku atsauksmes, lai saprastu auditorijas vajadzības. Un, protams, pēc klasiskajiem visiem funneliem es piedāvāju nākamos maksas soļus saviem jau esošajiem gandrīz vai klientiem, kas nāca pie manis bez maksas. Es fokusējos uz attiecību būvēšanu ar cilvēkiem. Caur Instagramiem. Es katru dienu biju Instagram storijos. Es biju daudz aktīvāka nekā tagad. Es izdomāju dažādus izaicinājumus, dažādus konkursus. Es pārdevu katru dienu. Ko nozīmē es pārdevu? Es piedāvāju cilvēkiem to, kas man ir un kas var viņiem palīdzēt. Es veidoju dažādas sadarbības. Es uzrunāju cilvēkus, kuriem ir vairāk sekotāji nekā man. Es uzdrīkstējos to darīt, un man tiešām ļoti daudz teica jā. Kāpēc? Jo es fokusējos uz to, kāds labums ir viņiem no tā, ka viņi sadarbosies ar mani. Un tieši šādā veidā, veidojot attiecības gan ar saviem sekotājiem, gan ar citiem influenceriem, gan ar citiem ekspertiem, es diezgan ātri sasniedzu savu pirmo 4-ciparu skaitli kā solo uzņēmēji. Pēc 6 mēnešiem es nopelnīju pirmos 3000 tikai ar 300 sekotājiem. Es turpināju veidot attiecības, sekotāju skaits pamazām auga ļoti organiski, jo cilvēki dalījās ar to, cik ļoti mani produkti viņiem palīdz. Un tā es strādāju vairāk kā gadu. Viss gāja ļoti labi līdz brīdim, kad es sapratu, ka es jau
vairākus mēnešus finansiāli stāvu uz vietas, un arī kaut kādus mēnešus es jau pelnu mazāk nekā iepriekš. Sekotāju skaits arī pārstāja tik intensīvi augt, un es sapratu, ka man ir jāmaina koncepts, kā es strādāju. Es sāku fokusēties vairāk uz prēmijuma servisa sniegšanu. Es pacēlu cenas, es padarīju sadarbības procesu ilgāku, un, protams, man bija jāpaziņo par šīm cenām cilvēkiem, kas, protams, vienmēr ir bail. Tev vienmēr ir bail celt cenu, jo tev liekas, ka kurš tad pirks, kuram to vajag, bet atliek tikai uzdrīkstēties, un izrādījās, ka cilvēki tieši to vien gaida, kad Diāna pacels cenas, un kā man teica viena kliente, Diāna, es pie tevis atnācu tieši tajā brīdī, kad tu pacēli cenu reāli reiz 10. Viņi nepirka nevienu lēto produktu, nevienu mazo izaicinājumu. Viņi gaidīja, kad viņi varēs saņemt manu klātesamību vairāku mēnešu garumā. Un tad, kad es saņēmu tos pirmos pierādījumus, ka cilvēki no manis pērk un ir gatavi maksāt tiešām lielas summas, 1000, 200 un vairāk, es sāku fokusēties uz grupas projekta veidošanu. Un jau pēc pāris mēnešiem tieši ar grupas tādu pirmo VIP grupas projektu nopelnīju savus pirmos 10 000, un tajā laikā man bija tikai 2000 sekotāju. Ko tas pasaka? Ka jau iepriekš bija izveidots ļoti spēcīgas attiecības un personīgais zīmols. Un auditorijā jau bija cilvēki, kuri bija noguruši no tiem mazajiem produktiem. Un bieži vien ir tā, ka mums ir bail, bet citi cilvēki, viņi to vien gaida, kad mēs iesoļosim savā spēkā. Tas notika tieši ar mani. Un kas pats interesantākais, ka es ar saviem 2000 sekotāju sāku pelnīt daudz vairāk nekā tie, kuriem ir 50 un vairāk tūkstoši sekotāji. Un tas viss pateicoties strateģiskām, personīgiem zīmolam, strateģiski izveidotām attiecībām ar cilvēkiem. Es nekad neesmu fokusējusies uz daudz sekotājiem, uz kaut kādiem algoritmiem. Mani galvenie kritēriji ir nauda manā bankas kontā un auditorijas lojalitāte. Redzamība nav lojalitāte. Redzamība negarantē tev neko, ja tu neproti veidot personīgo zīmolu kā biznesa modeli. Taču tad notika kaut kas, par ko man ir ļoti neērti runāt. Mani vadīja tas pats ieradums, kas nāca no bērnības. Paterns. Fokusēties tikai uz naudu, nevis uz kaut kādu lielāku mērķi. Un, protams, ka šajā visā es izdegu, jo tad, kad tu ej tikai pēc naudas, tev pazūd dzīves garša, tev pazūd mīlestība pret procesu. Tu vienkārši viņu nespēji izbaudīt. Un, ja tu nespēji izbaudīt procesu, tas ir atkal taisnākais ceļš uz izdegšanu. Man nebija stingra pamata priekš tālākas izaugsmes. Man bija ļoti, ļoti pavirša attieksme pret naudu, pret biznesa procesiem, pret visām sistēmām. Es vadījos no plūsmas un vispār par stratēģiju pat negribēju dzirdēt. Un no vairākiem 100 000 gadā es piedzīvoju reāli diezgan smagu emocionālu kritumu. Tas bija trieciens manam ego. 6 mēnešus es pelnīju vidēji 5000 mēnesī. Priekš manis tas ir maz. Pasarga Dievs, lūdzu, nē. Bet neskatoties uz to, ka to bija grūti pieņemt, es sapratu, ka man ir jāmaina. Man ir jāmaina sistēma, kā es strādāju, un man ir jāskārto pamati. Protams, ka mēs visi gribam redzēt tikai augšupējošu izaugsmi. Tā ir normāla cilvēka īpašība. Taču tieši kritumos, tad, kad tev nesanāk, tad, kad tu kļūdies, tur ir milzīga izaugsme, tur ir milzīgas mācības, jo mēs redzam, ko mēs varam salabot fundamentāli pamatos, lai pēc tam mēs varētu būvēt kaut kādas lielas lietas. Un šajā kritumā es ieraudzīju vienu sev ļoti svarīgu lietu. Neskatoties uz to, ka es it kā pelnīju mazāk tos 5000, viņi man nāca daudz vieglāk nekā jebkad, nekā tas pirmais 1000 manā biznesā. Kāpēc? Jo es pa šo laiku iemācījos prasmes. Es iemācījos veidot attiecības, es iemācījos veidot personīgo zīmolu, menedžēt sociālos tīklus. Es iegūt tik daudz pieredzes un zināšanas, ka tagad tie 5000, jā, it kā maz, bet viņi nāk daudz vieglāk, un es patērēju daudz mazāk laika un enerģijas uz to. Tieši šajā kritumā es sapratu, ka strādāt vairāk absolūti nenozīmē pelnīt vairāk. Man bija jāapstājas, jo bija brīdis, kad es nezināju, ko man darīt. Līdz ar to es nedarīju neko. Taču es ieraudzīju, ka es pagātnē ļoti bieži pelnīju no trauksmes, nevis no pārliecības. Man nācās iemācīties atlaist kontroli un ļauties plūsmai
taču neapstāties. Man nācās apgūt atkal jaunas prasmes, un es paņēmu biznesa mentoru ar tādu biznesa modeli, kādu vēlos es. Un es turpināju mācīties atkal par mārketingu, atkal par pārdošanu, atkal par personīgā zīmola veidošanu jau jaunā laika vienībā un, protams, no jauna sava apziņas līmeņa. Neskatoties uz visām grūtībām, uz to, ka man daudz kas nesanāca un bija mēneši, kad es pelnīju pat vēl mazāk, kaut kādus 2000 mēnesī, man likās, ak, mans Dievs, kā es vispār varu tagad runāt par kaut kādu naudu, par pārdošanu online vidē, kad es pati reāli vairs nepelnu. Es tik ļoti biju asociējusi sevi ar saviem sasniegumiem, ka es vienkārši pārstāju saprast un just, kas es esmu kā personība, kā sieviete, kā eksperts. Taču es zināju, ka man ir jāturpina iet. Es zināju, ka es ar to tikšu galā. Es nezināju kā, bet es zināju, ka es tikšu galā. Un tikpat labi es redzu, ka daudzi padodas, kad viņiem kļūst grūti. Jā, viņi uztver to kā zīmi, ka varbūt tas nav mans, man ir jāmaina niša, un tad viņi ir vienu gadu coach, nākošo gadu viņi ir numerologs, astrologs, tad viņi kaut kādu UX dizainu sāk, tā kā ļoti izkliedēts fokus. Es sapratu, ka es palikšu šajā nišā, un es izdomāšu, kā atrisināt šīs lietas. Es neredzēju citas iespējas, kā tikai turpināt iet uz priekšu. Viss, ko es biju uzbūvējusi, visas tās sievietes, kurām esmu palīdzējusi mainīt savu dzīvi, sākt pelnīt ar savu sirds lietu, paaugstināt standartus dzīvē un biznesā, tas nebija radies nejauši. Man bija jāatrod veids, kā padarīt procesu vieglāku uz sev, un es sāku veidot komandu. Tagad, jau vairāk kā gadu, mēs kopā ar manu komandu palīdzam sievietēm iegūt stabilu, nelokāmu pārliecību un atvērt iespēju durvis. Mēs palīdzam uzņēmējām un pakalpojumu sniedzējām veidot spēcīgu personīgo zīmolu, kuram maksā. Jo ir tik daudz ekspertu, kas ir izcili savā jomā, kam ir perfekts Instagrams, bet viņiem reāli nav naudas. Bez naudas tu nevari dot kvalitatīvu pakalpojumu. Tu nevari parūpēties par sevi, par savu veselību. Tu nevari nosakt kaut kādas savas bāzes vajadzības un realizēt savas vēlmes. Bez naudas tu izvēlies to, kas ir pieejams, nevis to, ko tu patiesībā vēlies. Un tā nav nekāda brīvība. Šajā ceļā es esmu sapratusi pāris atslēgas lietas, pie kurām es vienmēr pati atgriežos un arī atgriežu savus klientus. Un pirmais, tā ir ticība. Pat tad, kad visi apstākļi tev rāda to, ka tev nesanāks, ja tu kaut ko ļoti gribi, tad tev tam ir jātic. Un nav svarīgi, vai kāds cits tic vai nē. Un ticība, tā nav pārliecība. Pārliecība rodas no kaut kādiem pierādījumiem, ko tu dzīvē jau esi piedzīvojis, no pieredzēm. Tev ir pieredze, ka tu māki vadīt mašīnu, un tev ir pārliecība vadīt mašīnu. Ticība ir tad, kad tev nav pierādījumi. Tu pirmo reizi filmēsi kaut kādu profesionālu podcastu, vai tu pirmo reizi par mašīnu brauks Dubajā, un tev vispār nav pārliecības. No kurienes tev viņai būt? Ja tev nav nekāda, ne ķermeniska, nekāda pieredze, tev ir ticība. Tev ir ticība, ka, ja tu darīsi, tev izdosies. Nākošais ir bailes. Bailes kaut kādā brīdī kļuva par manu navigātoru. Iemācies tās mīlēt, nevis baidīties no tām. Jo aiz bailēm ir visskaistākās lietas pasaulē, un tie ir tavi sapņi. Fokus uz galvenajām prioritātēm. Jo lielākā cilvēka problēma ir tajā, ka viņi izmētā savu fokusu, viņi dara 5 lietas vienlaicīgi, dara 10 lietas vienlaicīgi un vēl ar to lepojās. Taču patiesībā, tur, kur ir fokus, tur ir enerģija. Un kur tu virzi savu enerģiju, fokusu, jeb uzmanību, tur vienmēr būs rezultāti. Un es varu derēt, ka tavā dzīvē ir ļoti daudz piemēru tieši šim punktam. Drosme gribēt vairāk, un drosme par to runāt, nevis klusēt. Nekad neklusē par saviem sapņiem. Runā par tiem skaļi, un tu redzēsi, cik ātri tie piepildās. Cilvēki man bieži prasa, vai es kaut ko mainītu. Nē. Pat mašīnu es izpirktu vēlreiz, lai gan tas tiešām liekas ļoti neloģiski, bet visi lēmumi, kas man ir atveduši uz šodienu, uz to dzīvi, kuru es tiešām izbaudu dzīvot, visi šie lēmumi, viņi nav bijuši loģiski. Un katrs kritums, katra sarežģīta situācija, viņa mani reāli gatavoja lielām lietām. Viņa mani izveidoja par personību,
kas spēj pārvarēt jebkuras grūtības. Tāpēc es esmu pateicīga katrām grūtībām, kas bija šajā ceļā. Es esmu pateicīga katram cilvēkam, kurš kaut kādā brīdī man likās pret mani netaisnīgi izturās. Es esmu pateicīga katrai krīzei savā dzīvē, jo tā man ir padarījusi par spēcīgāku. Un tieši šie grūtie dzīves posmi mūs padara par spēcīgām personām, nevis labie. Tad, kad mēs piedzīvojam augstumus, tur ir citi izaicinājumi. Tur dzīve mūs testē, vai mēs neieslīgstam savā ego lepnībā un paliksim par cilvēkiem. Un kritumos, tieši kritumos, mūsu visums vai Dievs, sauc kā gribi, testē uz mūsu ticību. Vai tu spēsi saglabāt ticību tad, kad liekas, ka izējas nav? Un tieši šajos brīžos dzimst tava spēcīgākā versija. Un es ticu, es zinu, ka arī tu esi jau dzimusi panākumiem, un katras grūtības ir priekš tevis. Šodien mana misija ir parādīt sievietēm, ka nav jāgaida atļauja, nav jāgaida perfektais brīdis, nav jāgaida, kamēr kļūsi pietiekami laba. Ja tu esi gatavs sākt veidot savu personīgo zīmolu, kā biznesa modeli un pelnīt ar to naudu bez izdegšanas, tad ir 2 veidi, kā es tev varu palīdzēt. Viens ir grupas projekts un 1-pret-1 sadarbība. Abām šīm opcijām tu vari pieteikties linkā zem šī video. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā video.